to burtu, ja, un dala 2 blakus burti vienu zīmi. Ja. Ja, un tad šajā sistēmā ir tā, ka kad nevis 16 burti, bet tikai 6. Ja. Un viņiem ir virziens. Tas bija bez virziena. Ja, tā kā tur bija virziens, ja, tam burtam, tad šeit šim burtam nav virziena, ja, un viņu var likt jebkurā no 4 virzieniem. Ja, un ja tos burtus liek citā virzienā, tad rodas vienkārši kļūda. Sistēma netika modras dzīves laikā realizēta, ja, kaut kā mēs runājām par to, ja, jo principā to 16 burtus kaut kāds modras patentēja. Ja. Bet šī sistēma, mums ir tagad patentēta vēl viena vienkāršāka sistēma, kur burtiski pietiek ar vienu, ja, respektīvi, un šī mala, respektīvi šis princips. Ja. Šis ir 4 kodi, ja? Šeit ir 4, un šis ir 1 kods. Ja, un tur ir 6. Ja, un tas ir tas minimālais, šeit vispār minimālisms pilnīgi. Tas jāsūt Andrim Dambim. Ne? Vai sataisu? Jo ar tādu tu var, ja uzstājas vienu tādu un vienu ar pilno vidu, ja, to pašu ar pilno vidu, ja, un tad tev principā pietiek ar 2 kauliņiem. Ja, ja šitos kauliņus pavairo, no tā jau var visu uztaisīt. Visu uztaisīt. Pilnīgi visu. Ja, vienkārši pilno vidu. Ar vienu tukšo vidu, vienu pilno vidu. Jā, un tātad turpināt, tātad tas ir pats plaknē, kas modri miklucīši. Un šie arī vesela kaste ir. Un no šī var uztaisīt gandrīz visu zīmes. Bet šis nav tas pats. Jā. Nav. Jā, jo te ir tas puses princips. Jā, un te var salikt tātad šos, 2 varianti, kā viņus var salikt. Un es atceros, ka no 8:00 vakarā līdz 2:00 naktī dievzīme augšā uzliku gan. Ja, no šiem klucīšiem? Jā, no klucīšiem, jā. Un ļoti skaisti pārlējās gan šādi, tad, ja ir intereses, atsūtīšu foto. Kā tas ir gatavs, un tas viss arī bildēs. Piedzīvo telpu, ka zīme ir telpiska. Jā, ka tas, kas ir, jā, kā viņa pāriet. Ir viena bilde tāda, kur mēs ar Modri un Simonu pirmo reizi izmēģinām laimas akmeņu meklēšanu. Un tur Modrim bija līdz tas klucītis. Un, kad mēs atradām to laimas akmeni pirmo, tad mēs visi parakstījāmies uz tā klucīšu. Ja, viņš droši vien ir pazudis kaut kur, bet ir bilde, kur ir redzam arī visi paraksti, Modri, Simons un mans. Paraksts uz tā klucīšu, jā, tas bija tās rituāls, jā, parakstīt šādu klucīti. Man ir vesela kaste, tas ir, jāsaka, ka es nezinu, 3. grūtības pakāpes līmenis, tas tur to vienkārši nevar, šeit jāpārslēdz smadzenes no kreisās uz labo puslodu, un tad nonākot tajā stāvoklī ierauzīmes, kā salikt. Un tad, tas jau vēl nav viss. Josta sadalīta laikā, tātad ir pielikt klāt laika asi, ir pielikt šie 150 gadi klāt. Katrai ir kauliņš, šeit ir arī galds no koka. Man pašlaik ir sapnis to uztaisīt pārnēsājumāku, ir koka zīmju galds. Un vienā psiholoģijas jostā pēkšņi ieraucīt cilvēciņus. Līdz ar to man šeit ir cilvēciņi redzami, ir mājiņas, ir dzīvnieciņi, un mēs liekam dzimtu. Dzimtas stāstus. Tātad ir vairāki varianti, ir tikai josta pat bez šīs koka variantā, un mēs liekam iekšā sevi, mammu, tēti, vecmāmiņas, vectētiņus, noteiktos gados, kad ir dzimuši. Skatāmies vēsturiski, kas tajā laikā notika Latvijā. Es dodu vēsturisko ieskatu. Tad pēkšņi cilvēkus aiziet zīmi. Tur man, piemēram, tas sūrāks piemērs, uzmet, un ir kauliņi. Cilvēks nonāk neviļus savā, jāsaka, traumā, kas ir vai no valsts, vai no dzimtas nāk trauma, nonāk tajā kultūra traumā, uzmetot kauliņu, un man tagad dāvim jau gados uzmet kauliņu 1942. gads. Man ir stāsts par kā traumas spēle Latviju jostā. Pie tās es vēl strādāju, un tas man ir šās ziemas. Bet sakot, tas, ko tu zini un dari, protams, ka tev ir cilvēki, kuriem tu komunicē, un tev ir dombiedra grupa, bet tu māci kādam, vai tu neesi nodevis to visu? Es mācu uzzīmēt jostu.
Man bija komanda, mana jostu zīmētāja, kas palīdzēja Latviju sadalīt lielajos laikos. Man bija, kas iedeva tādu, bet manējie kursanti. Bet tagad jau ar tā vēstura, viņam man mapīti ir bieza. Man jau ir gadu, mēs esam izspēlējuši un viss notiek. Bet iet cauri, es ne... Muzeju. Vai cik labi. Kur jautājums ir arī, kur pieslēgušies viņa bērni. Beidzot. Jā, tā beidzot. Un arī slīduši pa pasauli. Bet, jā, un tagad ir runa par to, ka idejas tiek nestas kopā. Jā, kam tur ir jābūt, jā, kas tas ir pa muzeju. Kas tā pa labu ziņu. Jā, vai varbūt tur ir arī spēles tā muzejā, vai ne, kur var aktīvi kaut ko dabot, jo modes jau bija darbības. Interaktīvais modernis un muzejs. Noteikti. Nav ideja jauna. Tā ir tā, tad mums bija zīmju telpa nosaukums. Kāda ideja bija modra dzīves laikā? Zīmju telpas ideja. Tas, ko jūs runājat par zīmju telpas, tad man kopā liekās Valdis Celms ar milzīgu sakārtot informāciju, ka viņam bija vienos dziesmas svētkos apakšā šeit Rīgas mākslas telpā pilnas ar visu, kas no zīmju rašanās, visa viņa paša ienesums, tas, ko viņš stāsta, kā tas ir tērpos un kolosāli izstādi. Un tās pašlaik arī virzās šie muzeji jau nav viens, Ingūnai Rogai Saulītei ideja valda šo visu kā kubu, kā pamatu ielikt, lai pēc tam paceltos augstāk un otrais ir modrs. Jā, ar to mana sapnis ir dabūt abas lietas kopā, jo... Tas izklausās prātīgāk. Un... Lūk, jā, un Ingūna pieņem, Ingūna tātad otrs autors. Ja? Es biju pie Lokstenē, stāstīju par šīm jostām un jostas kopā, viņas sakļaujās vienotā laukā. Mēs esam interneta laikā. Tā tāda ir sistēmas. Tā kā dzimta sistēma ir saitēs, tā arī mēs katrs esam šajās jau 4 reizes jau sistēma fenomenāli saka, ka mēs jau esam saistīti viens ar otru cilvēku, kas dzīvojam šeit, ģenealoģiski. Un otra lieta ir sieta nobīde. Un tāpēc sieta nobīdes izmantoju. Un siostā ir sieta nobīde. Tajā momentā, kad sākās no mazajām zīmītēm, pēkšņi ir vai nu dalītais auseklītis, vai ir, nevaram teikt, ka tātad zīme šāda ar pārkrustiņu. Pār tūliņ pēc tā sākās cita mēroga zīmes. Tā smalkā līnija parādās. Jā, parādās, jā. Auseklītim pāri smalkā līnija, bet aizīmēju un piedzīvoju pati aužo lielvārdas jostu. Es tā saslimu, ka es domāju, kas tam man tagad jānomirst? Jā, izdzīvoju. Mēs nonāk parasti pārējais laikā. Līgstas taisa pārējais laikā. Un to mēs arī tik fiziski izdzīvojam to laiku. Un rodas cita veida ģeometrija, stereometrija un cita veida cilvēka dzīve sākās. Meitenes nāk mācīties zīmēt jostu savu ar vārdu un dzimšanas datiem. Jā, vai pēc zīmēm, kas bija no zīmes.lv. Jā, mēs atkošam no zīmes atpakaļ uz kodu. Visu es iedodu ielēju iekšā. Ar visām spēlēm un un tagad ar šo. Un to es visu atdodu. 2 dienās meitenes spēju. Es esmu iedevis tā, ka viņas var uzzīmēt savu jostu. Cik bieži taisa tāds pasākums? Es vairs lielās grupas nevadu, jo es arī to attīstībai cilvēku cauri. Viņš man arī... Mēs sapratām, kā ir ideāls termini, ka tie ir jāuzzīmē, jāuzstrādā. Protams, kas notiek, pieslēdzas Dainis Ozoliņš, tātad mūsu svētvietu pētnieks, lielo tīklu pētnieks, lielo līdz ar to sietu pētnieks. Man vispār arī 3 meitenes sieti, kodi, zīmējumi justus. Meitenes priekšā 19 pašlaik. Es nezinu, cik atnāks. Jā, bet interesi ir. Pie vietas. Tad, kad mēs uzkāpam kubam uz jumtiņu, mēs nonākam garīgā pasaulē. Tātad pārēja, sieta pārēja ir kubs. Sieta pārēja, tas modelis, kas man palika uz galva. Tas, kas ir uz galva, jā. Tas ir reāli, ienāk kustība Ligzdā. Tas ir ārkārtīgi, wow. Un ienāk kustība, mums aiziet jau tas, ko mēs darām, izgājuši jau jumtiņos, kas ir jumtiņi, kas ir pagrabi pilnī jau ar visu kaut ko tajā vecumā uztais kusteni. Jā, uz jumtiņi izkāp laukā un kontemplācija. Un tad viens Himājos, otrs dzimtas kokā aiziet. Mēs radām, izmantojot ākāšu un, protams, tad
izstarojam, iestarojam, savācamies. Un Andra vienā no modeļiem ir ikosēdras, atkal iekšā oktēdrā un sākam no gala. Janvārī mēs taisīsim kārtējai grupai līgzdotājiem izlaidumu. Tajos parasti arī ir Andris tiekās ar maniem mazo līgzdiem. 16. janvārī kur un cikos? Atkal bibliotēkā 5. Lielajā, Cēsīs bibliotēkā, tur ir izstāde Andra darbiņu, un tajā vietā, kur Andra lielā līgsta, tur mums top prezentācija. Tā tas bija arī Ģikšu bibliotēkā. Ir tikšanās, ir tēma, un katru reizi mēs ņemam jaunu tēmu. Mēs ielīgzdojam. Tas nozīmē, ka katrs to mazo gabaliņu, kas ir līgstas daļa, no kuras tur puses, pie kibernētika klāt, saprotiet, nāk, Tātad šo mazo mozaīku mēs cenšamies piepildīt katrs reizi ar citu tēmu. Un šajā reizītē, bet nākošajās reizēs jau veidosies piedāvājums bibliotēkām, ka mēs katrs kādu tēmu, ar Andri tiekoties, paceļam. Tātad tāda sava veida garīgās institūts. Pa bibliotēkām. Un pašlaik ir tēmu saraksts, kurā vienā arī ir ierakstīts Dalmancvītos. Jau ierakstīts. Kā tad? Vai jūs domājat, ka tie kalni filmai taču jau notikušies ir, Tas mēs jau neko tur bibliotēkām, un centrālā bibliotēka varētu būt tā, kas taisa projektu. Un tagad ir Nacionālā bibliotēkā runā vienreiz Ūdas Pīlēns, otrreiz runā, kur tas Dalmans man te ir palicis. Dalmans lūk ar Ūdu Pīlēnu tiekās un diskutē. Un plānošana dzīve no veseluma redzējuma līdzdām kosmiskā ola. Labi, okay. Kur? Vai Ūdas Pīlēns zina par šo, ka viņš ir... Šis ir tikai papīra formātā. Šitājs ir, saprotiet, vienā dienā viss nolija pusnedēļa apakaļ. Es nevaru filozofija izglītībā. To viņi ieraudzīja Solvita pirmajā tikšanās reizē Lielajā Pasaules Latviešu mākslas centrā, ka filozofija sasaista visus mācību priekšmetus viņas mērķis. Un Andris Tāms plus Solvita Lodiņa. Kibernetiskā mozaīka. Pludināt pašreizējā izglītībā, vai burtiski radīt jaunu skolu, kas ir tā kā skolu sistēma, tā kā jaunu, tā kā Valdorfas skolas. Es nevaru neko teikt, kā Valdorfas skola vai kaut ko. Māras tīkla skola vai? Liela intelektuālā darbība jāveic, lai tādu. Jo es atceros toreiz, tas bija uzreiz pēc kara, tad, kad Šteineris to iesāka, un tur bija tā vajadzība, vienkārši cilvēki gribēja kaut ko jaunu, jo vecais viss bija nokosīts, izrādījis kaut ko vajag jaunu, un tad bija tāda laba iespēja sākt tiešām kaut ko jaunu, un nedod Dievs, ka tagad kaut kas tāds būtu, bet tas ir tā, ka tas palīdzēja, vai ne tā situācija pati palīdzēja tādu radīt, un tagad cik tūkstošiem Valdorfas skolu Vācijā un pasaulē. Mani bērni mazmēr mums piesaistās katru reizi cilvēki. Mums notiek tiešā radīšana. Kā tas notiek? Mēs tagad uz bibliotēku, Cēsu, dodamies no vienas puses Solvita ar Ligitu, no otras puses Andris. Tad tikšanās reize apauga cilvēkiem un pavarās, piemēram, Ģikšos bija Ziedoņa dēls Rimants. Un visu uzturēja pataisnu. Bet jūs, mans ir dot, jūs viņam. Ko jūs gribat? Es pat esmu pārsteigts. Kāda jums tā doma? Bija arī tiekoties. Mums tā kaut kāda doma, bet kāda jums tā doma? Jā.